Jā, demogrāfija, es liktu akcentu uz bērniem, ja? Kā mēs viņus nosaucam, pilsoņi, iedzīvotāji un tā tālāk. Viņi jau ir tas kopums, kas veido valsts vienu no svarīgākām sastāvdaļām, pilsoņi. Ja? Pilsoņi neatkarīgi no tās rases, no tautības pilsoņi. Ja? Mēs priekš pilsoņiem strādājam. Un ja nav pilsoņi, tad arī nav valsts. Tad redzēt, kad ir šīs demogrāfiskās problēmas, kad laukos nav kas dzīvo, mums trūks strādnieku un tiek ievesti šie imigranti, kas sāk pārveidot un sāk diktēt šos noteikumus un nepieņemt Latvijas tradīcijas un tā tālāk. Un tad viss tas veļās tādā nesaprotamā virzienā, kas ar to Latviju būs. Vai viņi pastāvēs vai nepastāvēs savām vērtībām, kādas mums ir audzinājuši senči. Katram cilvēkam gribās, ka viņa dzimta turpinās, kad viņa dzimtās mājas paliek paudzēm. Bet, ja tas tā nav, tad kas mēs esam, ar ko mēs sev asociējam uzreiz?